Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Atrodamies Jāņa Rozes grāmatnīcā, un mana sarunbiedrene ir Ilze Veisbārde. Umberto Eco ir viens no pazīstamākajiem rakstniekiem pasaulē. Varbūt pastāstiet, kādu grāmatu jūs, ko izdevusi Jāņa Rozes grāmatnīca, ieteiktu lasītājiem? Umberto Eco grāmata Prāgas kapsēta ir viena no grāmatām, kuru pērk, lasa un apspriež visā pasaulē. Latviešu valodā to izdevis Jāņa Rozes apgāds. Sižeta pamatā ir vēsturiski notikumi, ko autors skatījis caur sazvērestību teoriju un slepenu organizāciju darbības prizmu. Vienīgais patiešām izdomētais tēls ir galvenais varonis. Šo trūkumu Eco kompensējas, piešķirot šim blēdim un mahinatoram tādu iezīmi kā personības dubultošanos. Romānā netrūkst vēsturisku detaļu pārpilnības, dažādu prāta, mežģu, paradoksu, ironijas. Grāmatas ilustrācijām Eco izvēlējies 19. gadsimta gravīrus no savas apjomīgās kolekcijas. Šo un vēl citas grāmatas meklējiet visās Jāņa Rozes grāmatnīcās.